Darbība notiek mūsdienās, kādā senā, turīgā ģimenē. Tēvs ir ļoti bagāts, milzīgas naftas kompānijas Sijā Indrāna īpašnieks, taču jūtot, ka tojās vecumdienas, viņš ir nolēms nodot kompānijas pārvaldi vecākā dēla Edvarda rokās. Taču atteikties no sava vadītāja amata viņš nevēlas. Tēvs labprātīgi nodos kontroli dēlam, taču pats saglabās savu pašreizējo statusu. Gotfrīd! Tūlītās, kundze. Nāc palīdzi. Es nevaru mīklu atminēt. Acis ar katru dienu metas tumšākas. Tā varētu būt atomelektrostacija, kundze. Vai jums vēl ko vajadzēja? Nē, paldies. Es pēdējā laikā saņēmu kādu ziņu no Kārļu Edvardu. Jā, Edvards zvanīja, viņš teica, ka šodien varēšot iebraukt pie mums, bet Kārlis gan tik ļoti pārņems uz savu Izabelu, ka neatrod mums laiku. Jā, tā tad vajadzēs iztikt vien ar Edvardu. Klau, bet Kārlītim naudu laist siltī? Kāds lūdz naudu šajā mājā, nes kāpēc man tikai Kārlis nāk prātā. Nu beidz, tam Milnēts viņam taču arī naudu vajag. Kā lūdzu nosūtīja. Šodien maz ēdienas prātā nenāk, tikai iedzert vēlos. Kā būtu jūs pavāram pateikt, lai atnes mums gaļas šķēlīti ar sautātiem kāpostiem un krējumiņu? Lai paliek. Tu gan strādā kā zirgs, bet ēd kā gailis. Cik ilgi tas tā ies? Kamēr Edvardam atdošu Indrāns. Ai, nu kā tu mani piezobo, bet, tā svarīgā diena ir Edvardam jau vajadzēja būt klāt. Ko tad nu esi nospriedis? Gan no vienas puses slikti, gan no otras puses slikti. Es negribēju žēloties, bet nevarēju par šo neziņot. Kurš viņš guļ? Ko nu paklusēs? Nāc labāk uz garāžu apskaties, ko Noliņš jaunajam Mustangam nodarīja. Ko? Manam jaunajam Mustangam? Jā, braucot iekšā garāžā, viņš durvis sasit. Traks puika. Kas sīko, viss nokritīja, kas sirds. Tu laikam vienīgais to Mustangu kopsi. Lai viņi kop, kas ko kopdevs, bet postīt tevis viņi neļaušu. Tiklīdz kaut ko redzēšu, uzreiz pastāstīšu, un tu nemēdies. Un kāda jēga tev no stāstīšanas? Taisnība būs. Es tev te neļaušu visu ārdīt. Baigā taisnība, jā. Noliņ, stāsti, kāpēc sadauzīji man Mustangu? Es nesadauzīju nekādu Mustangu. Jā, un tas Mustangs, kas stāv pagalmā, vienkārši nezinu, no kurienes uzradās? Nē, es vienreiz gāju garām, un tur vienkārši redzēju to Mustangu sadauzīt jau sētā. Noliņ, tās tā neies. Bet kāda atšķirība? Viens Mustangs šur vai tur? Labāk iet prom. Un kas tas tā saucās Rājens? Izskatījās, ka tu viņu glāstītu. Būtu tu bijusi klāt, arī nebūtu neko vairāk teikusi. Es tev 100 reizi esmu teikusi, viņš melo acīs skatīdamies. Nesot klāt, jau nevar zināt, vai tā nav patiesība, ko viņš stāsta. Var jau būt, ka viņam arī patiesība. Tas Noliņš tev izputinās. Mani bērni vēl trakāk man ir acīs lēkuši. Bet labi, lai tas Edvards ņem tos Indrānus. Paldies Dievam! Atvainojiet, jums ir ciemiņi. Jā, un kas te būtu, Gotfrīd? Jūs dēls Edvards ar kundzi. Beidzot, lai viņi nāk iekšā. Atvainojiet, es vēlējos ar jums parunāties. Jā. Ziniet, es pie jums strādāju jau no paša sākuma. Un esmu jums palīdzējis gan finansiāli, gan arī savādāk. Jā, Gotfrīd, un par to esmu pateicīgs. Tad uzklausiet mani, arī jūs, kundze. Nedodiet tos Indrāns tam Edvardam. Kas vēl nebūs? Ziniet, bija agrāk tāds vectēvs. Viņš savu māju arī atdeva saviem mazbērniem. Un pats tikai gribēja siltu vietiņu aizkrāsnē. Tā arī tur palīda, bet bērni par viņu aizmirsa. Tā viņš savāca stikla lauskas vāzītē un ik pa brīdim pagrabināja. Bet bērni domāja, ka tur naudas skan. Un tā, jūs domājat, ka tā ir pasaka? Kas tu domā, lai mēs tos bērnus ar viltu pie tevis piesaucam? Nē, bet tur, lai arī muļķīgi nepazaudējat savu mantu.
Padomā, kad man grāmatvedība būs par smagu un manam vīram darbs par grūtu, tad mēs nebūsim vairs nekādi firmas valdnieki. Mums vajadzēs palīgus. Un par to jūs Edvardu esat izraudzījušies? Ko tu iedomājies? Tas mans vecākais. Un kas jaunākajam dēlam samācīja, kā no mājas aizbēgt, kā nepatīkam sievieti apprecēt? Tēvs, māt, Dēls, mana sieva Ieva. priecos iepazīties. Man arī prieks. Vai jums kaut ko ieliet? Jā, kaut ko padzerties. Šitā būs. Vīns? Fui! No tā taču nevar padzerties. Labāk kādu ūdeni. Nu labi, es sameklēju. Varbūt tu, Edvard? Nē, paldies, māt. Tūlīt. Nekomentēju, māt. Viņa taču tā kā duma. Es viņai prasu atzerties, šī man vīna dod. Nu jā, bet viņi taču tev tikai to labāko. Viss. Labdien! Labdien! Jūsu auto atstāt turpat vai novietot pie garāžas durvīm? Novieto pie garāžas durvīm. Domāju, ka nav vajadzība. Varētu atstāt turpat, jo mēs jau te ilgi neuzkavēsimies. Uzkavēsieties gan. Kā tā? Jo es jau daudz ko zinu. Redzēsim. Daudz laimes jaunajiem saimniekiem. Pietiks, Godfrīd. Man ir apnicis dzirdēt tās protestus pret manu vecāko Seju dēlu. to vairs necietīšu. Pret vecāko dēlu, kurš pēc jūsu vārdiem jūs pamet? Par vecāko dēlu, kurš rāda ideāli, piemēram, jaunākajam dēlam? Ja tu atdos Indrāns Edvardam, var uzskatīt, ka mūsu sadarbība ir beigusies. Ko tu runā? Ko tu vispār esi iedomājies? Tas ir mans vecākais dēls. Un kam tad lai sadotu tos Indrānus? Jaunākajam dēlam? Ja viņš nebūtu tāds pa pasauli blandoņu, varbūt viņam arī atdot. Paklausies, Jur. Kamēr Indrāni viņiem bija tālu, tikmēr viņi bija sabožušies kā eži. Tagad viņi tik tādi piemīlīgie. Var derēt, ka tad, kad atkal viņi būs pie varas, tad viņi atkal tādi paši kļūs. Piemin mans vārdus. Ejam projām. Nu jā, ko mums tos Indrāns par tiem jau sen citi valda? Nē, tā jau mēs jūs nelaidīsim. Ko tad mēs viņam muti varam aizsiet? Ar Dievu. Sveiki! Nē, mīļie, neiet. Edvard! Bad boys, what you gonna do when Chevy John don't come for you? Tell me what you gonna do, yeah. Bad boys, what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad